Remigrācijas tematikai veltītajā Eures raidījuma ciklā Es informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Stegliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Šodien un arī turpmāk, katra mēneša pēdējā ceturtdienā, 16:00, es aicināšu uz sarunu dažādu nozaru ekspertus, lai pārunātu jautājumus, kur ir aktuāli tiem mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katra raidījuma tēma ir veltīta vienai tematikai, un šodienas raidījuma tēma būs bezdarbnieku pabalsts un tā eksports. Sekojiet mūsu raidījumam, un ja jums rodās kādi papildus jautājumi, kas ir atbilstoši raidījuma tematikai, tos jūs varat uzdot raidījuma čata logā. Šodien uz sarunu esmu aicinājis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvi, pabalstu metodikas daļas vecāko ekspertu Rasmu Kalniņu. Labdien, Rasma! Labdien! Paldies, ka uzaicinājāt piedalīties raidījumā. Kā jau mēs tagad visi redzam, pēc situācijas kādai valstī, kad cilvēki ir ļoti mobili, izmanto visas iespējas brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, gan studēt, gan dzīvot, gan strādāt, un līdz ar to arī aizvien vairāk rodas šie jautājumi par cilvēku sociālo drošību. Ja? Jo tātad katras valsts šīs sociālās drošības sistēmas ir ļoti dažādas, un lai saprastu, kurā valstī ir jāpieprasa kādu no pakalpojumiem, kādas būs iespējas pēc tam šo pakalpojumu piemērot, to pašu eksportu piemērot. Arī uz šiem pabalstiem tātad ir ļoti daudz dažādi nosacījumi, kurus vajadzētu noteikti bezdarbniekiem zināt, lai nezaudētu šīs savas tiesības uz sociālo drošību. Arī šobrīd saistībā ar Covid krīzi, kad ir palielinājies būtiski bezdarba līmenis, visi šie jautājumi kļūst ļoti aktuāli. Tāpēc šodienas raidījumā pastāstīšu par šiem galvenajiem principiem, galvenajiem noteikumiem, kurā valstī pieprasāms bezdarbnieka pabalsts, kādas darbības jādara, lai varētu saņemt šo bezdarbnieka pabalstu atgriežoties Latvijā, kādi ir pienākumi, kādas tātad ir iespējas. Un tātad ar šo visu saistītajās arī darbības, kas ir jāveic šiem cilvēkiem, lai viņi iegūtu šo bezdarbnieka pabalstu, tālāk viņi varētu eksportēt uz savu dzīvesvietas valsti un tātad aktīvi meklēt darbu. Jā, paldies. Un piekritīšu tam, ka mūsu tautieši izmanto šīs mobilitātes iespējas un strādā arī citās valstīs, un tie mūsu tautiešiem, kur ārvalstīs ir vai nu izbeiguši darba attiecības vai zaudējuši darbus, protams, ļoti aktuāls kļūst jautājums par bezdarbnieku pabalstu. Tāpēc Rasma jautāšu, kādi tad ir šie nosacījumi šajā gadījumā bezdarbnieku pabalstu pieprasīšanai. Un vēl viens tāds jautājums, ar ko mēs arī tad nākās mums saskarties, vai ir pareizs daļas mūsu tautiešu uzskats, ka bezdarbnieku pabalsts, teiksim, zaudējot darbu ārvalstī, ir pieprasāms Latvijā, jo es esmu Latvijas pilsonis vai Latvijas iedzīvotājs. Jā, šī ir arī viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām, kad cilvēki kļūdaini, maldīgi domā, ka ja viņš ir strādājis kādā no Eiropas Savienības valstīm, un tā kā Latvija arī ir Eiropas Savienības valsts, bezdarbnieka pabalstu viņš varēs saņemt, piemēram, atgriežoties Latvijā un pieprasot šeit. Bet, diemžēl, tā tas nav. Ir ar Eiropas Savienības regulas koordinācijas noteikumiem noteikti konkrēti, kurā valstī personai ir jāpieprasa bezdarbnieka pabalsts. Un tātad pamatā tas ir, ka bezdarbnieka pabalsts ir jāpieprasa pēdējās nodarbinātības valstī. Šis nosacījums ir arī ļoti loģisks un saprotams, jo persona strādājot kādā valstī ir sociāli apdrošināta, viņa veic iemaksas un iestājoties kādam no šiem sociālā riska gadījumiem, kā piemēram bezdarbs, viņai ir tiesības uz šo bezdarbnieka pabalstu saņemšanu
tajā valstī, kurā viņa bija apdrošināta. Kurā veika šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tāpēc arī šis vispārīgais princips ir, ka persona pieprasa bezdarbnieka pabalstu tajā valstī, kurā viņa pēdējo reizi strādāja pirms darba zaudēšanas. Jā, tātad, ja cilvēks strādājis bija īrijā, tad vēlās pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu, viņš bezdarbnieku pabalstu pieprasa no īrijas. Jā, tieši tā. Kā ir situācijā ar tiem cilvēkiem, tad paņemsim to pašu īrijas piemēru, cilvēks bija nostrādājis īrijā, viņš pieprasīja bezdarbnieku pabalstu un skatās, ka tomēr velk uz Latviju atpakaļ. Kādas ir iespējas šo bezdarbnieku pabalstu vai eksportēt, vai to var izdarīt un kā tas būtu izdarāms? Jā, to var izdarīt un to vajag izdarīt. Tātad, tad, kad īrijā ir piešķirts šis bezdarbnieka pabalsts, persona var lūgt kompetento iestādi izdot šo U2 dokumentu ar domu un pasakot, kā viņš dosies darba meklējumos uz Latviju. Šeit gan jāievēro tas, ka šāds dokuments var tikt izsniegts pēc 4 nedēļām. Tas nozīmē to, ka šai personai vismaz 4 nedēļas ir jābūt pieejamam īrijas nodarbinātības dienestiem. Ja? Tā doma ir tāda, ka šīs 4 nedēļas cilvēks meklē darbu tajā valstī, no kura viņam maksā šo bezdarbnieka pabalstu. Un tikai tad, ja nav šīs darbs atrasts šo 4 nedēļu laikā, viņš var doties meklēt darbu uz citu valsti. Tāpēc ir šis 4 nedēļu nosacījums. Bet ir, protams, arī iespējams atkāpes no šo 4 nedēļu principa, ko, piemēram, iesaka piemērot gadījumos, kad otrs ģimenes loceklis sakarā ar darbu pārceļas uz citu valsti. Tātad, ja, piemēram, īrijā, ja pieļausim, ka tā ir sieviete, ja kuras vīrs sāk strādāt, atrast darbu un jau sāk strādāt Latvijā, ja, tad šis būtu tas gadījums, kad varētu lūgt īrijas iestādēs samazināt, saīsināt šo 4 nedēļu termiņu un lūgt izsniegt šo certifikātu ātrāk, U2 certifikātu ātrāk. Jā, tad papildus jautājums, vai šis bezdarbnieku pabalsta eksports darbojās uz jebkuru no ārvalstīm, vai ir kāds valstu kopums, kurā tas darbojas? Es saprotu, tas ir Eiropas Savienības valstis. Jā, tās ir Eiropas Savienības valstis, Eiropas ekonomiskās zonas valstis, tātad Norvēģija, Īslanda, Lichtenšteina, kā arī Šveice. Tātad arī Šveice? Jā, Eiropas Savienības sociālās drošības koordinēšanas noteikumi attiecas arī uz ES. Eiropas Savienības valstīm, Eiropas ekonomikas zonas valstīm, kā arī uz Šveici. Tātad arī uz visām šitām valstīm, ja, tātad personas var doties darba meklējumos, saņemt no viņām bezdarbnieku pabalstu un eksportēt uz Latviju. Tātad visi šie nosacījumi attiecas arī uz šīm valstīm. Un tas nozīmē to, ka, ja, piemēram, persona atgriežas no kādas citas valsts, pieņemsim no Kanādas, ja atgriežas Latvijā, tad šis pabalsta eksports nebūs iespējams. Nē, pabalsta eksports noteikti nebūs iespējams. Ja? Tātad šādai personai, lai viņa iegūtu bezdarbnieka pabalstu Latvijā, būs jānostrādā vismaz tātad šie 12 mēneši un būs nepieciešams kopējais stāsts 1 gads, un tikai tad viņa varēs pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu. Jā, tātad, ja mēs tā apkopojam šo procesu ar bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu un eksportu, tad kā pa soļiem tātad būtu tas pareizais variants, teiksim, to pašu īriju. Tātad cilvēks zaudēja darbu īrijā, kas viņam tālāk būtu jādara, ja viņš šo bezdarbnieku pabalstu grib pieprasīt? Tad jāreģistrējas droši vien īrijas nodarbinātības dienestā, un tad tālāk jāpieprasa pabalsts tur, jā? Jā, jāsāk ir ar to, ka ir jāpieprasa šis bezdarbnieka pabalsts. Iespējams, ka viņu iegūst kopā ar statusu, bet vienalga tātad priekšnosacījums bezdarbnieka status un jāpieprasa bezdarbnieka pabalsts. Pieprasot bezdarbnieka pabalstu, es noteikti ieteiktu iestādēm norādīt,
ka personai bijuši arī citās valstīs apdrošināšanas periodi. Jo, ja, piemēram, Īrijā būtu likumdošana paredzēta, ka tiesības uz bezdarbnieku pabalstu tikai tiem bezdarbniekiem, kuri ir nostrādājuši 3 gadus, bet, teiksim, šī persona ir strādājusi tikai 2 gadus, tad Īrijas iestādē vajadzētu ņemt vērā arī citās Eiropas Savienībās pabeigtos apdrošināšanas periodus. Tātad, ja šai personai ir apdrošināšanas periodi arī Latvijā, tad Īrijai būtu jāņem vērā gan Īrijas periodi, gan Latvijas periodi, nosakot tiesības uz pabalstu. Tāpēc ļoti svarīgi ir norādīt arī tai valstī, ja, ka ir citās valstīs šie periodi. Nenorādot, var nonākt pie tā, ka viņi vienkārši atskata, jo nav pietiekoši stāžu. Jā, par šo apdrošināšanas stāžu, lai būtu tiesības uz bezdarbnieku pabalstu, vai ir kāds kopējs, teiksim, Eiropā regulējums, ka ir, piemēram, jānostrādā visās, jebkurā valstī, tad Eiropas Savienības valstī tas ir vienots termiņš, piemēram, vai tie 12 mēneši, vai tas tomēr katrā valstī ir atšķirīgs? Katrā valstī ir ļoti atšķirīgi. Ja? Tātad Latvijā ir kopējais stāžam jābūt gadam, un pēdējos 16 mēnešu laikā ir jābūt apdrošinātam bezdarba gadījumam 12 mēnešiem. Citās valstīs ir ļoti dažādi šie nepieciešami apdrošināšanas periodi, ja? Citās valstīs 2 gadi, 3 gadi, ja? Ir arī kur mazāk, ja? Bet principā ir ļoti dažādi šie nepieciešamais stāžs, kas būtu vajadzīgs, ir, lai personai būtu tiesības uz bezdarbnieku pabalstu. Nav kopēji noteikumi, teiksim, šie Eiropas Savienības koordinācijas noteikumi, viņi nenosaka, ja, ka būtu jābūt tādam un tādam periodam visās valstīs. Šī ir katras valsts likumdošana. Un šie Eiropas Savienības koordinācijas noteikumi, viņi tikai nosaka šos kopējos principus, ja, lai persona nezaudētu tātad vienā valstī iegūtās tiesības, ja, lai tas neietekmētu viņas tiesības citā valstī. Ja, teiksim, netiktu ņemt vērā šie summēšanas noteikumi, ja, tad tas nepieciešamais stāžs būtu jāuzkrāj tikai tajā valstī, kurā tātad prasa šo bezdarbnieku pabalstu. Un citu valstu periodu netiktu vērā. Tāpēc ir šie Eiropas Savienības koordinācijas noteikumi, ja, kur ir šie summēšanas noteikumi, eksporta noteikums, ja. Tātad tieši šādām situācijām. Jā, un tad tas nozīmē, ka pirmkārt arī, ja cilvēks ir zaudējis darbu kādā ārvalstī, tad pirmkārt viņam būtu jānoskaidro, kāds ir šis nepieciešamais darba stāžu un sociālo iemaksu periods, jā, lai viņš varētu vispār pretendēt uz pabalstu. Un līdz ar to pēc tam viņam arī būtu tālāk tiesības uz bezdarbnieku pabalstu eksportu. Jā, tieši tā. Bet nosakot tiesības, tātad ņems vērā arī citu valstu periods. Ja? Protams, ja persona to norādīs. Jo tā arī ir viena no kļūdām, ko mēs Latvijā sastopamies, ja? Ka iesniedzot iesniegumu, norāda to Latvijas periodu, bet par iepriekšējām periodiem neko nenorāda. Ja? Un tad ir lēmums par atteikumu, un tad cilvēks sāk teikt, bet es strādāju vēl tur un tur. Protams, mēs to vietu pārskatām, ja? Bet pabalsta izmaksa aizkavējuši šādā gadījumā. Labi. Pieņemsim, cilvēks ir tātad nokārtojis šo bezdarbnieku pabalstu eksportu, pieprasījis U2 formu, viņš ierodās Latvijā. Kas viņam jāveic arī šeit Latvijā uz vietas esot? Kur viņam ir jāreģistrējās, kur ir jāiesniedz šī U2 forma? Tātad Latvijā viņam 7 dienu laikā no izbraukšanas ir jāreģistrēs Nodarbinātības valsts aģentūrā, uzrādot šo U2 dokumentu. Un saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu šo Nodarbinātības valsts aģentūrā uzrādīto iesniegto U2, šis dokuments tiek pārsūtīts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras starptautisko pakalpojumu nodaļai. Šeit gan būtu lūgums pievienot brīvā formā iesniegumu, norādot, savu aktuālo dzīvesvietu un citu kontaktu informāciju, ja? Jo informējot tātad šo valsti, kur ir izsniegusi U2 dokumentu, sociālās apdrošināšanas aģentūrai tātad ir jānorāda reģistrēšanās datums Latvijā,
kā arī aktuālā dzīvesvieta šīs personas, lai gadījumā, ja kādi jautājumi, kā kompetentā valsts var sazināties ar bezdarbnieku. Var iesniegt arī patiešo valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet, protams, pirms tam pirmais ir reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā. Bet pašu U2 var iesniegt arī jebkurā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē. Šobrīd gan klātienē pieņemšana nenotiek, bet ir izvietotas šīs kastītes, kurās var ievietot iesniegumus. Var nosūtīt par tiešo starptautisko pakalpojumu nodaļai, kas ir tieši apmainās ar informāciju ar citu valstu kompetentajām iestādēm. Var nosūtīt arī elektroniski, vai uz VSA e-pastu, vai pa taisno, protams, starptautisko pakalpojumu nodaļai, kas arī būtu pareizākais variants. Tā kā tās iespējas, jā, ir dažādas. Jā, katrs var izvēlēties savu piemērotāko šī iesniegšanas veidu. Jā. Nu, jā, visātrākais jau, man liekas, ir, kad no Nodarbinātības valsts aģentūra pārsūta elektroniski starptautisko pakalpojumu nodaļā, bet persona arī var vērsties arī VSA. Jā, esam tādu noskaidrojuši par šo U2 formu, ir dzirdēts arī par tādu U1 formu. Kas ir šī forma un kad viņi var noderēt un kādam nolūkam viņi ir paredzēti? Jā, U1 dokuments ir dokuments, kurā tiek norādīti personas apdrošināšanas periodi, personas nodarbinātības periodi, personas apdrošināšanas periodi, ziņas par iemaksām, darba pārtraukšanas iemesli, kā arī informācija par saņemtajiem bezdarbnieku pabalstiem. Un šī dokumenta mērķis ir iesniegt to iestādēji, kurā pieprasa bezdarbnieka pabalstu. Tātad, bet tas, tā kā mēs saprotam, kā jau minējām, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa pēdējās nodarbinātības valstī, ja, tad šajā gadījumā nevajadzētu lūgt uzreiz sniegt šo te U1 dokumentu, ja, jo arī tā, ko mēs varētu arī pie kļūdām pieskaitīt, kas gan nav tā kā īsti no pašas personas atkarīgi, bet bieži ir, ka cilvēki vēršas kompetentajā iestādē, ja tur lūdz tā kā U1 dokumentu, un tad to U2 dokumentu, un tad tās iestādes vairs īsti nesaprot, ko tad viņš īsti grib, vai viņš atgriezīsies Latvijā un prasīs tur to bezdarbnieka pabalstu, ja, vai kā, un bieži, jācer, ka neapzināti, bet varbūt apzināti, šiem cilvēkiem tiek iedots šis U1 dokuments, paskaidrojot, ka brauciet uz Latviju un pieprasiet bezdarbnieku pabalstu Latvijā. Un tad, ierodoties ar šo U1 Latvijā, ja, diemžēl mēs izvērtējam, redzam, ka viņš ir ilgstoši strādājis citā valstī un viņam nav tiesības uz bezdarbnieku pabalstu saņemšanu Latvijā. Līdz ar to izveidojas situācijas, ka cilvēks var nesaņemt bezdarbnieku pabalstu nevienā valstī. Respektīvi, tātad viņam būtu atkal jāatgriežas tajā pēdējās nodarbinātības valstī, ja, un atkārtot jālūdz šis te bezdarbnieka pabalsts. Bet tā kā tas cilvēks jau ir atgriezies Latvijā, iespējams, ka viņam arī tur būs zudušas tiesības uz to bezdarbnieku pabalstu. Kādās situācijās tad šī U1 forma būtu pieprasām? Kurā brīdī? Jā, varbūt tad iesākumos pastāstīšu. Šie ir tās gadījumus, ja, kā stāstīja par to, ka bezdarbnieku pabalsts jāpieprasa pēdējās nodarbinātības valstī. Ja. Tātad ar to būtu tā kā skaidrs, bet ir arī situācijas, ir nodarbinātības veidi, ja, kad personas, kuras ir strādājušas citā valstī, bet turpinājušas dzīvot Latvijā, var saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu arī, ja ir strādāts citā valstī. Un tātad tās būtu tādas darbinieku kategorijas kā pierobežas darbinieki. Pierobežas darbinieki, tātad tie ir tie darbinieki, kuri katru dienu vai vismaz reizi nedēļā atgriežas savā dzīvesvietas valstī. Līdz ar to viņiem ir tiesības bezdarbnieka pabalstu pieprasīt Latvijā. Tātad, ja Latvijas iedzīvotājs strādā Lietuvā, katru dienu atgriežas Latvijā vai vismaz reizi nedēļā, tātad viņš ir uzskatāms par pierobežas darbinieku un viņam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu saņemšanu Latvijā.
Tādā gadījumā, ja viņš pieprasītu šo te U1, viņš to iesniedz tātad Latvijas VSA un pamatojoties uz šo te U1, viņam arī tiks piešķirts bezdarbnieka pabalsts. Tātad U1 ir domāts tajos gadījumos, kad pieprasīs bezdarbnieka pabalstu citā valstī. Tātad, ja īrijai pieprasa U1 dokumentu, tātad tas ir ar mērķi pieprasīt bezdarbnieku pabalstu Latvijā. Tāpēc šīs divas lietas nevajadzētu jaukt. Ja cilvēks grib atgriezties Latvijā un turpināt saņemt bezdarbnieka pabalstu, tad viņam ir jāpieprasa U2 dokuments. Ja? Jo šie ir pilnīgi dažādi dokumenti. Ja? Viens dod tiesības uz bezdarbnieku pabalstu eksportu, otrs informē tikai par personas apdrošināšanas periodiem, ienākumiem, darba attiecību pārtraukšanas iemesliem. Principā U1 dokumentā tiek norādīta tā informācija, kas, teiksim, tajā valstī, kurā iesniegs viņu, var būt svarīga nosakot tiesības uz bezdarbnieku pabalstu. Varbūt tad paņemsim tādu piemēru, vai U1 forma noderētu tādā gadījumā, un pieņemsim, cilvēks ir atgriezies no citas Eiropas Savienības valsts Latvijā, uzsāk šeit darbu, piemēram, nostrādā pusgadu, tad pēdējā nodarbinātības balsts būs Latvija, tad bezdarbnieku pabalsts būs jāpieprasa Latvijā, bet jūs minējāt, ka apdrošināšanas šim stāžam jābūt vismaz 12 mēnešiem. Vai šajā gadījumā noderēs šī U1 forma, kas būs no šīs ārvalsts, kur apliecinās šo darbu periodu, kas ir bijusi ārvalstī? Ja es pareizi saprotu, tā doma ir tāda, ka tas cilvēks atgriezās un uzreiz sāk strādāt šeit, ja? Jā. Jā, tādā gadījumā, jā, šis te U1 dokuments tiks ņemts vērā, tad, kad viņš pēc darbības pārtraukšanas Latvijā pieprasīs bezdarbnieku pabalstu, un viņam nebūs uzkrāts pietiekošs stāžs Latvijas bezdarbnieku pabalstam. Tādā gadījumā, jā, tātad būs šis U1 dokuments un varēs šo te informāciju par apdrošināšanas periodiem ņemt vērā un piešķirt bezdarbnieka pabalstu. Nu, protams, ja būs visa tā nepieciešamā informācija, tad aizpildīta, ja, jo dažkārt arī tajos U1 mēlībās kaut kāda informācija trūkst. Bet arī tas nav nekas tāds nozīmīgs, jo jebkurā gadījumā informācija par personas apdrošināšanas periodiem un gūtajiem ienākumiem aģentūra var pieprasīt attiecīgās valsts kompetentajā iestādē. Ja, tā kā to informāciju mēs iegūsim jebkurā gadījumā. Šeit man ir lūgums, lai cilvēki noteikti saglabā visu ar citā valstī saistīto nodarbinātību dokumentus. Tātad darba līgumus, algas izmaksas kvītis, darba devēja ziņojumus, nodokļu aprēķinus, jo dažkārt nav identificēta to personu, ja aģentūra pieprasa informāciju par apdrošināšanas periodiem citai valstī, var tikt lūgts pievienot arī kaut kādus dokumentus. Ja? Jo ir kur valstis, kuras to personu var identificēt pēc, teiksim, pēc darba devēja, nu, ir kur, protams, ir pēc ID koda, tas ir labākais variants, bet dažkārt ir tāds problēmas, ka, nu, nevar tā kā identificēt to personu, tāpēc ļoti svarīgi ir saglabāt visus šos dokumentus. Vēl nedaudz atgriežoties pie šīs U2 bezdarbnieku pabalsta eksporta, mums arī, kā Eures konsultantiem praksē, nākas saskarties, ka cilvēki tomēr nav ārvalstī noformējuši šo U2 formu, saņēmuši dokumentu un ir jau atgriezušies Latvijā. Vai ir kāds iespējas, teiksim, to ārvalstu pabalstu pieprasīt esot Latvijā, vai tomēr šīs iespējas šādas vairs nav, viņi zaudē? Nu, tas varētu būt atkarīgs no katras valsts šīs likumdošanas, ja, un prakses, ja. Var, protams, mēģināt sazināties ar šo te iestādi, ja, pateikt to situāciju un pajautāt, kādas ir tagad viņa iespējas, lai viņš varētu saņemt to bezdarbnieka pabalstu un pēc tam šo bezdarbnieku pabalstu eksportu. Bet ir tas nosacījums par to, ka bezdarbnieku pabalstu eksports ir jāpieprasa pirms izbraukšanas no valsts, kas arī ir tāda diezgan liela kļūda, bet, nu, jebkurā gadījumā es ieteikšu cilvēkam kontaktēties, jā, ar šo te iestādi,
kas ir atbildīgi par bezdarbnieku pabalsta piešķiršanu, un varbūt ir iespējami kaut kādi risinājumi. Jā. Varētu teikt, tāds pareizākais un drošākais variants ir šo pabalstu eksportu noformēt pirms izbraukšanas no ārvalsts. Jā, noteikti. Viennozīmīgi tikai pirms izbraukšanas. Jo daudzkārt konsultējot cilvēkus personīgi, es teiktu, bez U2 neizbraukt. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Visu noformēt, tā, kad ir šis U2 uz rokā. Ir gan, kad viņus atsūta pa pastu, nepaspēj tur izsniegt līdz tam izbraukšanas datumam, bet, vienalga, ja jau ir tas lēmums pieņems, tad drīzāk tas U2 dokuments arī būs, Bet, principā, viss ir jānokārto maksimāli valstīm, no kuras izbrauc. Tātad ir jāpieprasa pabalsts, jāpieprasa U2 dokumentu, un tikai tad mēs varam braukt uz Latviju. Vēl ko gribu vērst arī, kā iemesli, kāpēc tiek atteikts, varētu būt arī tas, ka cilvēki norāda kaut kāds cits iemesls atgriešanās. Bet kā viens no galvenajiem, pats galvenais ir tas, ka persona izbrauc darba meklēšanā. Darba meklēšanai ir jābūt pamatā, jo citu iemeslu dēļ, principā, U2 dokuments vispār nevar tikt izsniegts. Jo, piemēram, studijas nebūs par pamatu izsniegt U2 dokumentu. Un pat viņš tiks izsniegts, jo, ja vajag, tad, protams, personas bieži vien norāda, meklēs darbu, Bet daudzās valstīs ir arī tā, ka, ja tu esi students pilnu laika klātienes, tad uzskata, ka tu nevari meklēt darbu, Un arī nereģistrēs bezdarbnieku statusā tādu cilvēku. Tad, ja ārvalstī kāds no mūsu tautiešiem pieprasīs U2 formu un teiks, ka es vienkārši atgriežos Latvijā, jo tā es gribu, mani velk uz dzimteni, tad varētu būt situācija, ka šis pabalsta eksports var tikt arī atteikts, un nebūs tas īstais iemesls darba meklēšanu. Varētu būt problēma. Bet, protams, cilvēks, viņš ir dzīvesies valstī, bet viņš nav ar mērķi, viņš meklē darbu šeit, tā kā te tomēr ir jāuzsver, ka viņam tas mērķis ir meklēt darbu šeit. Tā kā tas ir jāņem vērā, kā galvenais ir šī U2 dokumentu izsniegšanas pamats ir tieši darba meklēšana. Jā, paldies. Un gribu arī noteikti pieskarties jautājumam, kurš īpaši šobrīd ir aktuāls par šo pēc-Brexitu un sadarbību ar apvienoto karalisti. Mēs visi zinām, ka no šī gada sākuma apvienotā karalista vairs nav Eiropas Savienības dalību valsts. Kā ir ar mūsu tautiešiem, kas atgriežas šobrīd no apvienotās karalistes un grib pieprasīt bezdarbnieku pabalstu un pēc tam to eksportēt? Kā darbojās tieši uz apvienoto karalisti šis princips? Vai tas ir saglabājies, vai tomēr vairs nav šīs iespējas? Šis princips ir saglabājies tajā situācijā, kad cilvēks, tad mēs ņemsim Latvijas iedzīvotājs, pilsonis ir aizbraucis uz apvienoto karalisti līdz 31. decembrim pagājušam gadam un turpina dzīvot un strādāt apvienotajā karalistē arī pēc šī datuma. Tātad uz viņu attiecas izstāšanās līgums, kas nosaka, ka uz šīm te personām pilnībā turpina piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus sociālās drošības jomā. Tātad tās ir regulas 883/2004 un 987/2009. Tātad viņām saglabājas visas šīs te tiesības saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Un tas nozīmē tātad, ka piemēram, šis cilvēks šī gada oktobrī pārtrauks darba attiecības apvienotajā karalistē, tad viņš tur varēs pieprasīt arī bezdarbnieka pabalstu, kā arī, vēlēsies atgriezties Latvijā un meklēt darbu šeit, viņam būs tiesības uz U2 dokumentu saņemšanu. Tieši tāpatās kā līdz šim. Savukārt, saskaņā Tirdzniecības un sadarbības līgumu, kurā ietverts ir protokols par sociālo drošības koordināciju. Tātad, ja personas vēlēsies doties darba meklējumos no Latvijas uz apvienoto karalisti no šī gada janvāra vai vēlāk, tad nebūs iespējams ne bezdarbnieka pabalsta eksports,
Iespējams arī tajā valstī nevarēs pieprasīt arī bezdarbnieku pabalstu. Ja? Bet jo apvienotā karaliste šo te pabalstu šķirs jau pēc savas nacionālās likumdošanas. Ja? Kā būtu, teiksim, situācijā, ja tas sanāk tā, ka ja kāds no Latvijas šogad, ja, tad, kad apvienotā karaliste ir trešā jau, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, dodās uz apvienoto karalisti strādāt un pēc tam atgriežās Latvijā, vai šis darba stāžs kaut kur, vai viņš izzūd, vai viņš ir pieskaitāms pie Latvijas darba stāža, vai kaut kā summējās, kā ar šo principu? Jā, šeit ir laba ziņa. Ievērojot šo te protokola noteikumus, ja šāda persona atgriezīsies Latvijā, sāks strādāt, tad nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, tiks ņemti vērā arī apvienotās karalistes apdrošināšanas periodu. Tā kā šis periodus cilvēks nezaudēs. Jā, tas tad attiecīgi atkal līdzīgi kā bija ar šo U1 formu, ja, tas princips darbojas, ka šis apdrošināšanas stāžs tiek pieskaitīts Latvijas stāžam, lai būtu tiesības uz pabalstu. Jā, tieši tā. Tas pats summēšanas princips. Šeit ir konkrēti noteikts, ka ja bezdarbnieku pabalsts ir pieprasīts pēdējās nodarbinātības valstī. Jā, un varbūt tādā jau sarunas noslēgumā, ja tomēr rodās kaut kādi papildus jautājumi vai kādas neskaidras situācijas, kur var vērsties un kāda ir informācijas kanāla, kā ar jums sazināties? Jā, pamata informācija tātad ir mūsu mājaslapā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā. Var sazināties par konkrētiem jautājumiem arī ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kontaktu centru, kā arī ir bezmaksas tālruņa konsultācijām. Tāpat ar mums var sazināties sociālos tīklos, Twitterī un Facebookā, kā arī var griezties šobrīd gan vēl klātienes pieņemšanas nav atjaunots, jebkurā teritoriālajā nodaļā, un jautājumos tieši par šo bezdarbnieka pabalstiem saistībā ar eksportu es ieteiktu sazināties ar starptautisko pakalpojumu nodaļu. Visi šie kontakti, visi ir pieejami arī mūsu mājaslapā. Un jūsu mājaslapā ir? www.vsa.gov.lv. Tātad visa informācija pieejama mājaslapā un visi arī kontakti un saziņas veidi. Jā, tieši tā. Es domāju, ka ļoti daudziem ir kļuvis daudz skaidrāks gan par šo bezdarbnieku pabalstu pieprasīšanu, gan par pabalstu eksportu un visiem šiem jautājumiem. Un redzams, ka nav tik vienkārši, ka ir jāzina visi šie principi. Un ja mēs tā sasumējam šodien runāto, tad tas viens no šiem galvenajiem principiem, un kas noteikti jāņem vērā, kā bezdarbnieku pabalsts tātad ir pieprasāms tajā valstī, ja mēs runājam par ārvalsts, kurā cilvēks ir strādājis. Tad, ja mēs vēlamies bezdarbnieku pabalstu eksportēt, tad noteikti pieprasām šo pabalstu eksportu un šo U2 dokumentu pirms izbraukšanas no Latvijas, un atgriežoties Latvijā, reģistrējamies Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedzam pabalstā eksporta dokumentu jau sociālā apdrošināšanas aģentūrā, un līdz ar to tad cilvēku būs tiesības arī šeit meklējot darbu Latvijā, turpināt saņemt ārvalstī sapelnīto pabalstu. Tādā sasummējot, gribu teikt lielu paldies, Rasma, par ļoti vērtīgu informāciju, un gribu pateikt arī paldies mūsu skatītājiem, kas bija pievienojušies mūsu raidījumam, un gribu arī aicināt pievienoties mūsu Latvijas Eures Facebook kontam arī 25. martā 2016, kad notiks mūsu nākošais raidījums. Un šī raidījuma tēma būs uzturēšanās nosacījuma dzīvesvietas deklarēšana. Tas arī ir viens no tādiem būtiskiem jautājumiem, lai šeit Latvijā varētu turpināt saņemt gan sociālās drošības pakalpojumus un citus pakalpojumus. Un uz sarunu nākošā raidījumā es aicināšu pilsonības un migrācijas lietas pārvaldes ekspertu. Tas šodien arī mums ir viss. Paldies visiem un uz tikšanos nākamajā raidījumā. Paldies.